Es gribēju sākumā sākt ar kādu franču dzejnieku domu, par kuru es jau reiz šajā 1914. Gada Nacionālā mākslas muzeja izstādes sakarā pieminēju. To ir teicis Pauls Valéry, un man liekas, ka viņu ir būtiski atkārtot neskaitāmas reizes, jo mums tas iedeva savā ziņā kontekstu, kādā veidā mēs varam domāt par 1914. Gadu ne tikai. Un, protams, tā Paula Valéry doma ir tāda, ka vēsture ir visbīstamākā viela, ko radījusi intelekta ķīmija, kas izraisa sapņus, apriebina veselas tautas, raida tām aplāmas atmiņas, pātrina refleksus, neļauj sadzīt vecām brūcēm, vajā miegā, noved pie lielumānijas vai vajāšanas kompleksa, un padara tās rūgtuma un augstprātības pilnas, neciešanas un iemīlējušās sevi. Domājot par Rīgu 2014. gadā, mēs ir principā neiespējami nedomāt par Eiropas vēsturi 20. gadsimta kontekstā, un domājot par Brīvības ielu, es pastāstīšu, kāds bija šis ekskurs, kā mēs domājot par 1914. gadu nonācām līdz Brīvības ielai, kāpēc šī mūsu tematiskā sadaļa, kuras ietvaros arī notiek šī konference, ir saucas Brīvības iela. Respektīvi, kad mainās vara un Eiropas vēsturē, tas parasti ir noticis pēc revolūcijām vai kara, pirmais, ko vara dara, ir maina ielu nosaukums. Un Brīvības iela, Rīgas Eiropas kultūras galvaspilsētas programmā, nav stāsts par vienu ielu. Brīvības iela ir tāda simboliska zīmju skatuve, tas ir stāsts par vēsturi, par kariem, par kuriem mēs varam teikt, ka tie beidzās tikai vakar, lai arī pagājis varbūt vesels gadsimts. Iespējams, šis uzstādījums ir aktuāls mazām Austrum Eiropas nācijām, kuras vēl līdz pat 20. gadsimta beigām risināja neatrisinātos 20. gadsimta sākuma vēstures jautājumus. Brīvības iela ir Rīgas galvenā asa, to mēs visi zinām, bet tā ir daudz redzējusi. Tā ir pilsētas asa, pilsētas Via Magna, kas dēvēts par Lielo Smilšu ielu, par Aleksandrovskiju buļvaru, Krievijas Aleksandra vārdā, par Petrogradskais šosē, vienā posmā 90. gadu par Revolūcijas ielu, tad viņa bijusi Adolfa Hitlera štrāse, tad Ļeņina iela un tad atkal Brīvības iela. Vara un karš sev apliecinājumu vienmēr ir meklējis šajā ielā, mainot un arī nemainot tās nosaukumus. Un iela nosaukuma maiņa ir tāds ļoti būtisks semiotisks varas akts, un tas parāda šo kopējo vēsturisko kontekstu. 2014. gadā Eiropas galvaspilsētas programmā Brīvības iela nav tikai konkrēta iela, tas ir stāsts par šo pasaules varas vēstures skatuvi, tas ir stāsts par vienas Eiropas pilsētas un tās iedzīvotāju attiecībām ar varu. 100 gadus pirms 2014. gada datētais Pirmais pasaules karš un tās sekas daudzu Eiropas vēsturnieku interpretācijā beidzās ar to laiku, kad Rīgas galvenā ielai atdeva Brīvības nosaukumu. Un britu vēsturnieks Normans Deivis, kurš pazīstams ar savu monogrāfiju arī latviešu valodā iznākuši šķiet pirms 2 gadiem, Eiropas vēsture, tā saucās, apgalvoja, ka Baltijas valstīm Pirmais pasaules karš beidzās tikai 1991. gadā ar neatkarības atgūšanu. Un Normans Deivis raksta, ka nākotnes vēsturniekiem bez šaubām uz šiem 30 gadiem starp 1914. gadu līdz 1945. gada maijam jāraugās kā uz laiku, kad Eiropa bija sarikusi prātā. Totalitārā komunisma un fašisma šausmas līdz ar totālā kara šausmām sēja nāvi, nelaimi un degradāciju vēl neparedzētos apmēros. Un tās traumas ir palikušas vēl līdz nākamajām paaudzēm. Rīga 1914. gadā bija viena no pilsētām, kas iekļāvās neapstrīdamajā Eiropas prestižā, ko līdz ar Pirmo pasaules karu zaudēja, principā atstājot neizdzēšanas sekas. Rīga karā vienmēr ir bijusi iesaistīts starp citām varām, un arī Brīvības iela ir tāda asa starp austrumiem un rietumiem, starp
citām varām. Tā ir pieredzējusi vairākus karus. Pirmo pasaules karu, Otro pasaules karu, Augsto karu, Dziesmoto revolūciju, 1991. Gada augusta puču, kur šo ielu pilsētā ienāca no Rīgas aizgāja daudz militārie spēki. Kaut vai atceramies Baltijas ceļu ķēdi, arī tas notika uz šīs Via Magna. Un karam, un visiem šiem kariem ir savi atspulgi arī dažādos kultūras kodos, kas arī noteica šo kultūras kustīgumu, kas daudz ko izpostīs, bet arī liek celt no jauna. Un viennozīmīgi mēs varam teikt, ka Rīgai Pirmais pasaules karš beidzās 1991. Gadā. Vēl kāds būtisks aspekts, un tas varbūt ir savā ziņā paradoxāli, bet varbūt likumsakarīgi, ka Rīgā ir dzimis un savā bērnībā ar auklīti vests pastaigāties uz esplanādu pie Brīvības ielas. Lielākais pasaules brīvības filozofs Sers Iesai Berlins. Viņš ir dzimis 1909. Gadā, un ģimene bēgot no Pirmā pasaules kara emigrēja uz Krieviju. Viņa bērnības pastaiga vieta esplanāda viņa dzīves laikā un vēlāk kļuva par militāro parāžu rituālu norises vietu. Un kad Berlinam BBC jautāja, vai tam, par ko viņš visu mūžu domājis, proti par brīvību, ir kāds sakars ar to, ka viņš piedzimis Krievijas provincē Rīgā, tās izsmalcinātības un augstākās attīstības laikā, un pēc aizbraukšanas no Rīgas pieredzējis revolūciju Pēterburgā, viņš atbildēja, ka nenoliedzami. Un tāpēc arī viena no programmas daļām 2014. gadā uz īpaši veltīta Iesajam Berlinam. Vēl kāds aspekts, domājot par 2014. gada programmu, tieši tajā brīdī kaut kā sakrits bija pirms 3 gadiem, vācu laikraksts Die Zeit bija publicējis tādu apjomīgu publikāciju par dzeju. Un tā publikācijas pamatu uzstādījums bija stāsts, ka nekad Eiropas vēsturē nav sarakstīti tik daudz dzejoļu par karu, kā īsi pirms Pirmā pasaules kara sākuma, kas nozīmē, ka tas karš bija gaisā un dzejnieki to vienkārši notvērs tajā artefaktu valodā, kādā dzeja to dara. Un tāpēc 14. gadā dzejas dienās ir plānots aicināt literātus no pasaules konflikta zonām dažādām, lai viņi diskutētu dzejas valodā par tām lietām un tām vērtībām, kas katrai no šīm zemēm sāp. Veidojot Rīgas kā Eiropas kultūras galvaspilsētas arī programmu, mēs apzinājām tās idejas un vīzijas par to, kā šī force majeure tēma varētu inicēt paliekošas tendences Latvijas un Eiropas kultūras vēsturē. Un kultūras programmas ietvaros Brīvības ielas vārdā nosauktā programma, atsaucoties uz Pirmā pasaules kara, 100 gadi savā ziņā ir iecerēta kā stāsts par sadursmēm, kādas piedzīvo cilvēki, kuri dzīvo jebkurā pilsētā, jebkurā pasaules vietā. Un Rīgas vēsture ir šāda sadursme telpa, kur sasaucas gan ar pasaules vēstures norisēm. Pirmais pasaules karš un tā traumatiskā daba Eiropiešu apziņā izraisīja jaunu pieminekļu celtniecības vilni, un piemineklis kļuva par 20. gadsimta Eiropas vēstures un ideoloģijas jaunu formu, un Rīgā, kā viena no kara notikšanas vietām, vienmēr ir karojuši pieminekļi. Tie bijuši visdažādāko cīņas rituālu formu iemiesojums, vēstures rakstītāju un pārrakstītāju darba auglis, uzvarētāju un zaudētāju apziņas iemiesojums. Tas ir sācies jau no Pirmā pasaules kara, kad vairāk pieminekļi no Rīgas tika evakuēti. Evakuēto pieminekļu vidū bija Pētera pirmā piemineklis, gan piemineklis Vaklējums Bertolī, gan Hertera bronzas biste, un tāpēc viena no programmas sadaļā, kurā mēs aicināsim Eiropas māksliniekus bijušā Ļeņina pieminekļu vietā būvēt šādu savā ziņā provokatīvu projektu, kurā karos šī gada ietvaros dažādi pieminekļi. Tāpat Eiropas kultūras galvaspilsētas programmas ietvaros arī tiks aplūktas telpas, kuras nav bijušas plašākai sabiedrībai pieejamas, bet kuru vēsturiskā pastāvēšana
tieši ir saistīta ar Pirmo pasaules karu, jo 15. gadā tuvojoties Pirmā pasaules kara frontes līnijai uz Krieviju tika evakuētas Rīgas rūpnīcas un fabrikas, un galvenokārt evakuācijas kā Rīga, kur bija koncentrēta 59% visā Latvijā esošo uzņēmumu. Un šajās bijušajās rūpnīcās 2014. gadā mēs esam iecerējuši aicināt dažādus Eiropas teātru režisorus, kuriem šī force majeure tēma tieši sasaistās ar to, ko viņi dara. Tāpat vietas iezīmēšana ne tikai ar konkrēto Brīvības ielu ir saistīta ar Nacionālā mākslas muzeja projektu, kas būvēts kā munīcijas novada arsenālā, kur būs viens no lielākajiem 2014. gada pasākumiem izstāde 1914. Un visbeidzot, 2014. gads atklāsies viena no atklāšanas sadaļām, notiks centrāla tirgus angāros, kas, kā zināms, ir vēsturiski celti pirms Pirmā pasaules kara, kā cepelīnu vai dirižabļu garāžas. Un zinātnes izgudrojumi vienmēr ir kalpojuši kara industrijai, un es domāju, ka ir vietā arī atgādināt, kāpēc mēs to darām tieši centrāla tirgus angāros, jo tam ir pavisam ļoti konkrēts konteksts un saistīts ar Latviju. Dirižabļu izgudrotājs ģenerālis grāfs Ferdinands Cepelīns bija tieši saistīts ar Latviju. 89. gadā viņš pieteica patentu izgudrotajiem šim gaisa kuģiem dirižablim, kas spētu turēties gaisā vairākas stundas, pacelt lielu daudzumu kravas, un 20. gadsimta sākumā grāfs Cepelīns bija bieži viesis Veckulbenē, jo bija precējies ar muižas īpašnieku Wolfu Meitu Izabelu, un drīz vien vācu rūpnieki saskatīja šajā izgudrojumā perspektīvu, un gatavojoties karam, tas deva diezgan lielas peļņas iespējas. Un 15. gadā vasarā, kad Kurzeme jau bija ieņemta, vācieši Vaņodē uzbūvēja 5 dzelzbetona angārs dirižabļu novietnei, un naktīs tie pacēlās ar bumbu kravu, lidoja uz Krievu pozīcijām. Jau pēc Pirmā pasaules kara Latvijas brīvvalsts laikā Latvijas valsts no vāciešiem šos Vaņodē atrodošos angārus iegādājās, un mūsdienās mēs tos pazīstam kā centrāla tirgus angārus, kur tirgo zīves, pienu, gaivu vai dārzeņus, un 14. gadā mūsu tematiskās līnijas mēs apzināti esam aicinājuši atklāt tieši šajos centrāla tirgus angāros. Tas ir tas konteksts, kādā mēs domājam par 1914. gadu, 2014. gada Eiropas galvaspilsētas kontekstā. Un viens no viesiem, ko mēs ceram aicināt vai šogad uz Iesaļu Berlīnu konferenci, vai, ja tas nebūs iespējams, viņš ir piekrītis nākamajā gadā, ir Timotejs Snaiders, kurš ir uzrakstījis ļoti iespaidīgu monogrāfiju, kas saucās Asins zemes. Un šīs monogrāfijas ievadā viņš raksta, ka mūsdienās vērojama plaša vienošanās, ka 20. gadsimta masu slepkavībām ir vislielākā morālā nozīme 21. gadsimtā. Un cik tādā gadījumā ir uzkrītoši, ka nepastāv asinszemeļu vēsturi. Asinszemeļu reģions Snaidera izpratnē ir starp Maskavu un Berlīnu. Un man šķiet, ka gan šī izstāde, ko organizē Nacionālās mākslas centrs, gan arī šī konference savā ziņā ir šīs te neuzrakstītās vēstures uzrakstīšana. Paldies!